uzdevums. Vismaz profesionāli ir tomēr pelnīt naudu. Daudzi saka, starp citu, ka tad jau labāk būtu izkritis pirmajā līmenī un gājis mājās vienkārši. Tie acīm redzam nav profesionāļi pokeru spēlētāji. Osins tikai apstiprina, skatoties šo raidījumu, savu teoriju, ka viņš ļoti viltīgi ar savām runām un skaļo uzvedību cenšas izrādīt, ka viņš spēlē ļoti aktīvi, ļoti atvērts, tur visāds joks, bet patiesībā ļoti taits spēlētājs. Novērojām pirmo tā saucamo voku. Voks? Visi nofaldēja līdz brīvlaidam. Gājiens. Brīvais gājiens. 4. jūlija gājiens. Krūts vēzis. Krūts vēzis gājiens. Šaubos, vai tas ir tas? Nē, es zinu, bet es domāju, mums tuvākais ir... Mums tuvākais gājiens? Jā. Kā viņš tev ir tuvs? Nu, datuma ziņā, es domāju. Datuma, jā. Domāju, kaut kā pēc būtības. Drīzākais. Drīzāk notiekošais. Nu, par cik mēs arī tomēr sportam sekojam līdzi. Sports ļoti aktīvi popularizē sieviešu basketbols. Vairāks basketbols ir šīta projekta ceļas un aktīvi aicina sievietes pārbaudīties, lai nebūtu nekāds šo te risku krūts vēžu. Turpinās reizes. Es toši minēju pirms redz kārtas spēcīgs šoreiz. Astotnieki plus. Tā diezgan relaksētā, tu domā? Ne, es tikai izsaku minēju. Mums te ilgs laiks jāpavada. Kaut kā izklaidēsimies. Labi. Jo, garām. Un Osins nedaudz padomā. Starp citu ar dužiem viņš arī darīja līdzīgi. Līdzīgas darbības, tā kā, varbūt vienkārši, kā saka, nekas tur speciāli nenotiek. Viņš vienkārši neko necenšas slēpt. Un, kā darās, tā darās. Šoreiz paskatījos, dzirdēju, ko kādu viņš variantu piedāvāja. Viņš teica, vecīt, šoreiz paskatījos, iepriekšreiz esot tas bijis neskatoties. Nē, man liekas, viņš ar šito paskatīšos, ka viņš nāks pastīties šo te roku. Starp citu, mans pirmais live rīts pagaidām, ko es šodien minēju. Diezgan garām mērķim 29 mēs nekvalificēsim kā top roku. Dreiškam ir King Queen. Ir iespēja ielikt to linā. Jā, Krēsliņš ir viens no tādiem tomēr aktīvākajiem. Sevišķi kops dabūja lielāku steku. Turklāt kungs dāma pret daudzām rokām spēlē ļoti labi. Diezgan daudz. Pret dažām arī diezgan slikti. Bet var arī likt nofaldēt vairākām stiprākām rokām, kā piemēram vājam dūzim, maziem pāriem. Es jau nezinu, un kaut kādam pilnīgi mistiskam randomam, ja viņš ir uzreizojis ar tādu. Dreiška izvēlēsies spēlēt flop. Tu piekrīti, es nepārāk. Nē, es saku, ka ja viņš grib kolot, tad šāda tipa roka, šeit mēs varēsim redzēt, jums ir līdzīgs doma gājiens, ļoti savs flops, kurā ir diezgan stabils C-bets gaidām. Un tas visticamāk beigsies check, bet fold. Kaut gan dūzes 9 var arī nočekot, jo ir diezgan neslikts showdown value, varbūt priekšā vairākām rokām, bet šādā bordā es uzskatu, ka ir jādod C-bets, jo rēt, kuras rokas konektējās. Kā mēs zinām, vidēji, ja tev rokā nav pāris, tad ar flopā vismaz viens pāris izveidojās tikai aptuveni 35 gadījumos. Un turklāt šeit ar C-bet to var turpināt, dot vairākas iespējas uzvarēt šo partiju. Lēnām sāk dzīt septītnieks nost. Savukārt čeks, tev varētu teikt, to diapazonu roku sašaurināt. Stipras rokas iekšā nebūtu vairāk. Ļoti. Drosmīgi izspēle. Es godīgi teikšu ar tik īsiem stakiem nejūtos tik droši. Mēs kā arī kaut ko mazliet Omahu spēlējuši, es drusku varētu novērot, ka cilvēks var būt pievērst uzmanību backdoor flash draw un backdoor straight draw. Starp citu, šajā līnijā, ko viņš reprezentē? Kalpu. 4-1 jau bija. Man liekas, 5.
Super stipra roku 2. Nu jā, jebkurš sets, jeb overpārs, mistiski izspēlēts super, nu overpārs ir kā, nē. Sets reiz vēl, Nu labi, jā, ok, arī Nu, Setas izslēdz, jo es viņu vērtēju par pietiekami labu spēlētāju, kurš setu neķertu šajās odos. Nu, visa veida flashdrawi ar vienu vai vairāk overkārtīm. Es teikšu godīgi, ar Ace High tur būtu jāapdomā kols. Diezgan. Piekrītu, jā, ka principā tādu gatavus rokas viņš daudz nereprezentē. Nu, varētu būt arī tie paši nelaimīgie, it kā, ja Krēsniņš uzskata, ka varbūt ka var no Big Blind kolot ar kalps 10, dām 10, divas 10. Nē, kalps. Kā jau es sarunā ar tevi sapratu, ka tas ir iespējams. Nu, šeit ir septītnieki, 12,900 olins. Nāksies iet olinā. Nu, jā, bet tev jāatcerās, ka tas bija cilvēks, kurš ar kalpiem ļoti ilgi aizdomājās pie mazāka olina krietni. Nē, nu tur bija nedaudz cita situācija. Tur bija divi spēlētāji. Reizotājs bija ar lielāku steku, tas gan. Šeit, manuprāt, jāiet olinā un jācer uz to, ka aiz tevi neatmodīsies cilvēki ar milzu rokām. Taisnība, jā. Viņš palūdz pārskaitīt čipus, lai ļoti pareizi nav jāsteidzās ar lēmumu pokerā, kas arī varbūt nepieredzējušiem spēlētājiem ir kļūda. Viņi domā, ko te padomās? Nekas nav jāpadomā. Jā. Tu noprasi, izdari visu, kas tev ir nepieciešams, lai pieņemtu labāko lēmumu. Bet, nu labi, man patīk spēlēt ātrāk nedaudz, varbūt kā vidēji, bet, manuprāt, te bija diezgan ņemot vērā turklāt loka. Jā. Nu, trīnieki gan ir viegls folds. Jā. Ņemot vērā loka to stāvokli. Nu jā, šeit mēs varam redzēt, ka Aigars ar septītniekiem viennozīmīgi kolotu. Viņš tomēr Ja pietiekam bieži lokam šeit būs vājš dūzes, kur tu esi favorīts arī. Nu, redzam, arī pie otra galda ir 7 spēlētāji palikuši, tā kā 14 kopā dalībnieki. Sindijs joprojām piedalās, tā kā ir vēl cerība sagaidīt Sindiju pie TV galda. Operatori iefokusējas uz Sabīnu Zālīti. Jā. Viņai bija vairāk visādi logo, tu redzēji, Olimpika, kas tik tur nebija. Nepamanīju, gan skatījos uz acīm. Nu jā, tu jau esi tas dziļi romantiskais cilvēks, kas dvēseli vairāk tomēr novērtē visu cieņu. Nevis šmotkas. Es uz šmotkām skatījos, kādas jaunākās, jaunā baika kāda. Nu jā, pie mūsu galda, starp citu, neviens, nu labi, šis turnīrs gan nav ar tik lielu bainu un nav bijuši satelīti tik daudz. Cilvēki vairāk tāpat iepirkušies, bet nav izvēlējušies nākt, teiksim, par punktiem nopirktajās jakās vai Latvijan Open krekliņos vai kādās poker apģērbos tādos izteiktos, nu, jeb hūdijos kaut vai jeb jakās ar kapuci. Vairāk izstāstā kā vienkārši savās, nu, kā nu ir, tā ir. Dreiškam atkal interesants lēmums. Nu, labi, es piekrītu, jo Borisovs ir bijis ļoti taiti. Jā, šeit tas kungs 9 ir faktiski, laikam, viņa diapazona pašā apakšgalā. Nedaudz pārsteidz. Bet, kā mēs redzam, viņš labi māk norendēties situācijā. Tā kā arī varbūt mēs dodam pārāk maz kredītu. Bet, nu, jā, varbūt. Joprojām atgriežamies. Viens zināms, laikam nav. Ar muguru sēž kreisā pusē zilā kraklā tev atzīmēs. Tu izpieminēji, Zināms, mums zināms nav. Varbūt. Nu jā, skatītāji skatās, Jānka reku malc, nu malc, cepur nost. Parādi Jānka viņiem visiem šitiem komentētājiem, kas nerespektē tevi. Vinē šo turnīru, tad zināsim varbūt. Jā. Cerams. Vai arī nezināsim. Varbūt izvēlēsies neatklāt savu vārdu. Lai gan nāksies droši vien, ja gribēs balvu. Nu jā, nevar tā. Dabūt. Reizes izmanto taktiku. Pastīties vienu kārtu, pastīties otru kārtu, pastīties pirmo. Nopūsties. Pastīties vēlreiz otro. Mārim ir apnicis, redzēt. Napkins. 3 foldi pēc kārtas jau, cik var? Es pilnībā piekrītu, 3 foldi ir ļoti daudz.
Sevišķi dziļākos stakos es nespēju izturēt. Viss 3 ir jau rekords. Lai sasniegtu statu ailīti saucamo PIP, teiksim, 65, tad daudz vairāk kā 3-4 reizes pēc kārtas foldēt nevar. Es tipu citā par Azijās, kopš bija čip līderis. Ir piedalījies kādā partijā? Desmitnieks ļoti labi nomet, bet pēc tam... Foldoja. Nē, nav gan laikam. Es gribētu redzēt viņu tādu vairāk marginālos lēmumos. Viņam nedod tās vidējās rokas, cik es redzēju. Vai nu baigo... īsti pat nav bijis pamata viņam piedalīties. Vai nu folds desmitnieks viņš nospēlēja lieliski? Viņš dažus divus, vismaz 5 un 3 mazos pārus nometa no agrām pozīcijām, kas pilnīgi ļoti laba spēle. Jāsaka, pie šādiem stekiem mazo pāru vērtība viennozīmīgi krītās. Saka, apbrīnojami slikts kārts visiem iet līdz. Jā, neviens pat kaut kas... Objektīvi. Pat nekas kārdinošs neizskatījās. Nosnstēt, ieturēs pauzīti. Skatīsimies tās sejas izteikums. It kā kaut desmit tādu, ko varētu varbūt limpot, bet viņam pa sliktu runā fakts, ka loks ir izrādījis diezgan vēlmi būt agresīvs un spiest virsū. Jā, bet viņam arī jāsaprot tas, un viņam tomēr jābaidās. Kāpēc viņš pēkšņi limpo? Viņš redz, ko es daru. Jā. Varbūt arī tas, ka dāma 8 tāds, kā saka, kaut cik spēlējama roka, var teikt tā. Ļoti ātrs soliņš. Jā. Pēc kalps 10 spēle pagaidām attaisnojās. Izcili. Osins ļoti labi tādu... Esmu priekš. Kur arī Kārals dara. Jā. Auto palielinās stipri, kungs garām un loka turnīrs ir beidzies. Varētu būt, ka viņam kaut kas paliek. Nē. Šeit būs jāņem ārā viena pīpīte, miera pīpīte. Jāpārdomā, kāpēc tur vajadzēja tās 3 partijas no vietas trakot. Jāiet mājās, lai gan varbūt player out tieši tā. Bet, Zolīds atradas nevēl veiksmi. Cepur nost, man patika, kā viņš spēlēja godīgi. Vienkārši varbūt neatradīs to laiku, kad blefot oponents bija neslikti iekonektējis. Jā. Man ir savs domas, ka tur varbūt otrais šāviens jāšauj mazāks. Tāds trešdaļu banciņas viņš tomēr izvēlējās lielāk, bet tās jau, protams, ir detaļas. Katram ir savu domu, kā labāk, kā nē. Tur attiecīgi paliek. Jo tik mazos stakos, manuprāt, nav jēga vairs tik lielus betus likt, jo... Tā pretdarbība būs vienāda gan pret lielu, gan mazo, bet... Arī C-betus var likt mazākus, manuprāt, mierīgi šādos. Šādos stakos ģirtiņi tev nedzird mazliet. Tas jau ir vairāk tā kā pluss, nevis trūkums. Vispār es piekrītu. Starp citu īsti man nav skaidrs, kāpēc atkal un atkal tā ļauj pie tā mikrofona saisties. Tāpēc, ka tie donkra lietotāji ir traki un balso. Man ir jau savējais tīkls tāds ar balsotājiem. Brālēns, mātes brālis. Nē, tāda man nav. Es uz jaunajiem spiežu un dzīvniekiem. Tavu kaķa draugs? Jā. Māja brālēns. Oi, desmitnieki, nāksies Olinā bīdīt. Desmitnieki pāris. Ai, aphaidīgi. Godīgums. Viņš labāk. Neveiksim pie šādas takta ārprāts. Neviens neuzvāk. Ārprāts. Rekur cilvēki saka, ka viņš esot noraustījies, kaut gan nebija pastījies pirms tam kārtības, bet sajūta, tur bija tas karmiskais elements. Ļoti laba taktika vispār cilvēks kaut kā runāt ar viņiem, likt apšaubīt viņu lēmumus, viņi zaudē to konfidenci. Kā es noraustījos, kā tas varēja būt? Vēl joprojām uz Sabīnu fokusējās mums operatori, visu cieņu, tas joysticks strādā.
Cik tad mums cilvēki ir 6, cik bija piedara vēl 7? 7, jā. 13, vēl tikai 3, un tad jau būs lielie svētki. Nauda, nauda, nauda! Nu, ne mums, bet spēlētājiem. Tik lielu sajūtu nevajadzētu izrādīt. Tomēr uzvarēja. Cenšos ievest excitementu. Laba spēle un uzvaras gars tomēr ir svarīgāks. Ko tu tur muldi? Kādas uzvaras garas un laba spēle? Nē, nu, padomā no tā. Es esmu mankārīgs Rauss, ļoti laba spēle ar uzvaru. Jā, piekrītu. Bet, ja nu es par to kausu vai ko dos, nu, dod. Es tev iedodu, lai tu labāk justos. Bet, ja nu Mazbērniem rādīs, klausies vienreiz, es vinnēju to turnīru. Pasties, redzi? Man ir diploms. Redz, Mārs izvēlās reizot nevis Liktolinu. Viņš laikam plāno nomest. Tā šķiet. Borisovs pēkšņi ar 8-9 apdomās. Starp citu, man ļoti tas nepatīk. Man tāds baigais nekas. Un te viens aizdomājās. Es pat tiešām ir kaut ko pamanījis. Kas te notiek? Tas tās, ka tad tiks pieļaut palielu kļūdu, kā arī notiek. Nu, tas ir tikai atkarībā no postlopu spēles, bet... Nu, tik mazos stakos, kādai tev jābūt postlopu spēlē. To reiz kā dod Cebet un Koloju Kurolims, kā es to redzu vismaz. Nu, te Kērišam nepaveicās. Trāpīja. Kērišam nepaveicās ar to, ka viņš trāpīja flopā. Daudz labāk tas viss būtu atrisinājies, ja viņš būtu aizšāvis garām. Nāksies betot tālāk un tad būs jādomā, ko tad nu. Bet arī ar tik mazu steku šis te reizes es jau atkal būtu sabijies no tiem dužiem. Nu... Bet redz, tik viegli Borisovs nepadodās. Protams, ka ne. Nav, kas ir loģiski. Labi. Arī interesanti risinājumi. Šis būs tas gadījums, kad tiks nospēlēts slikti, bet tas būs plusā. Ko arī apsveicam, un tas arī ir viena no lietām, kāpēc pokers ir tik labs. Kurš cilvēks var nākt? Mēs te varam teikt, ka viņš spēlē slikti vai nepareizi, bet skaties, kur tie čipulīši kritīs. Māri. No, pie tam jāsaka, teiksim, no tās poker teorijas viedokļa viņš pat spēlē labi šoreiz. Nu, pēc flopa vismaz. Viņš nedod pa brīvu dabūt otro pāri ar sešnieku. Tas kaut kāds 82. gada? Jā. Nu, tas game no tās pilnīgi teorētisks piegājieni. Tu nevari spēlēt labu roku, jo tu rokas sākumā jau esi kaut ko katastrofālis darījis. Nē, tam es piekrītu. Redz, Māris, labs folds, bet daudz labāk būtu bijis Olins pirms flopa. Nezināju, ka Māris tā dara. Vai folds, jā. Jāpierakst manā. Ļoti, dīvaini. 5000 čipiņi aizgāja parēni, kā saka. Redzam, arī Māri negribās slavēt par šo izspēli. Nu, tad vajadzēja Cebet, Kolot, Olinu, es nezinu, kaut kā es... Jo tomēr tik komitēti daudz čipini no savas tāka. Protams, vēl interesantāk būtu, ja pēc šī reizes Mārs ieliktu Olinu un Borisovs nomestos. Tas jau būtu... Es lielu procentu tam nedevu, bet... Tas jau būtu, varētu teikt, unikāls notikuma pavērsiens, bet viņš bija iespējams. Tad būtu jāzvana pokeru policijai, lai viņu arestē. Abus divus? Vai abus divus arestē? Māri, nu vēl nē, viņam jau viss. Es būtu gājis Olinā, nu ko tur, kas tur, ko tur vēl? Kāpēc tad es vispār piedalījos šajā partijā? Twitters, Facebook, spēlu sekoja mums, Pokers Latvija Twitterā, Facebookā. Donk vai Mr. Donkrola? Mr. Donkrola. Izskatās, ka Donkrola vienkārši, kā mēs to redzam. Jā? Nu, kaut kur bija Misters, jā. Lieto savas lasīšanas prasmes, tomēr es beidzis augstskolu un tā. Es gāju pat latviešu valodas, literatūras specializētajā klasē. Māris atkal minreiz, skaties, kas tad notiek. Turklāt tagad jau būs grūtāk noticēt, ka tur ir super stipra roka, un kā varētu baidīties divreiz pēc kārtas šitādi jociņi. Dūzis, kalps, iekritīs Olinā, un Māris atkal būs muļķīgā situācijā. Nāksies kolot, bet man reiz domas, ka Māris var nofoldēt. Nu, laikam, ja jau viņš reizo nevis pats liek Olinu. Pat tik un tā, pat divreiz pēc kārtas man šiem minreiz biedētu, tas gan man neaturētu no ielikšanas Olinā.
Bet, nu jāpadomā, protams, nav kurš teikties. Mēs redzam kārtas, mums visi lēmumi ir ļoti viegli. Arī pat tad nav tik viegli dažreiz. Kad ir bijis grūts? Nu, pieņemsim, tu domā no teorētiski. Jā, protams, teorētiski. Jā. Nu, mēs varam iztēloties, ka mēs neredzam, kas ir Mārim, un tagad ar Dūzu kalpu domājam, un tāpat es neredzu šeit izēju. Nu, aiziet to labo rociņu ar visiem čipiem uz priekšu. Ļoti labi. Bet Māris nedaudz tiltos, starp citu. 1, 2, 3, 4. Kāpēc viņš vēlēja Kolinu uzreiz? Tas būs jāpaprasa. Viņš atstāja sev kaut kādas aptuveni, laikam, 13,000 vai 12. Jā. Nu, šī būtu vērtējuma kā kļūda. Es jau gribētu 2 atzīmēt. Redzat, arī Latvijas čempions kļūdās. Neviens nav robots. Manuprāt, šajā partijā nedaudz nospēlēja tilts. Tikko man te kaut kā apspēlēja jocīgi. Redzam, Olins jau pie otrā galda. Olins ļoti ātrs. Arī ekstrasens ir Olinā, bet viņam gan ir vairāk čipu un tālāk ir jādomā cilvēkiem. Tur, kam cilvēkam, kas domā, ir vēl daudz vairāk. Sauksim to par kalnu ar čipiem, bet domāju, ka pārējie visi klusēm smaida. Nu, nokolo. 2 cilvēki varētu izlidot ārā. Ja māc, tad māc nepareizi. Tev atkal arī jā. Ja māc, tad māc nepareizi, nevis māc pareizi. Man ļoti patīk tas teikums. Paklausam. Ja māc, tad māc nepareizi. Nu, varbūt tagad, Olin. Nu, jā, tagad. Ļoti labi. Nē, viņam tomēr ir mazliet vairāk. 8,200. Nu, bija, respektīvi, bija mazliet vairāk. Bet, nu, tie vienalga bija tikai kādi 11, 12 big blind. 11 spēlētāji paliek. 5 līdz naudai. Kresliņam ir interesants lēmums, ņemot vērā visu to, kas ir noticis pēdējās partijās. Jā, viņš ir big blindā, jā. Nu, izskatās pēc kola. Bet man intuīcija saka, ka viņš nofoldēs. Kāpēc viņi rāda tās kārtas? Atklātajā es nekad mūžā šādi nefoldēju. Es arī esmu liels pretinieks atklātāju foldošanai vispār. Nē, ok, ja tev ir, nezinu, 8-2, tu vari atklātajā varbūt pušotājs parāda savas kārtas, varbūt tu viņu izprovocē uz, kā parādīt savējās, ja tavējām vispār nav nekāda nozīme. Bet tādu roku kā Dūzes 5 atklāti foldēt, tas nav labi. Pat nav skaidrs, jā, kāpēc to vajadzētu darīt. Tas varētu, vienīgi tas varētu, tā it kā parādīt, kā es nolasīju, ka tev ir stiprāks Dūzes un pasties, kā es krutu nometu vājāk Dūzes. Šis gan nebija tas gadījums. Tur jau tā lieta, ka... Plus vēl tu dod informāciju par sevi pilnīgi un absolūti nevajadzīgi. Oli, ieviesīsim Olin dziesmu, lai mums vieglāk šodien. Olin, 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 Olin. Dogers. Bet tagad atkal reiz. Vai viņš arī tiešām foldos šoreiz? Nopietni viņš ir ielika reizi? Jā. Jau cik. Jā, šoreiz mums nebūs jāšķirt. Sagatavojuši jau kolojumos čipiņus. Nē, viņš jau bija nometis. Viņš sagatavojas blindu bija.